Tā man jau sāk likties, ka visas nišas ir aizņemtas. Man reāli jau vairs nav par ko runāt, tāpēc, ka visi jau par visu runā. Un es ar savu vienkārši kaut kādu nesaprotamo iejaukšanos tagad šobrīd vienkārši receptes kaut kādas filmēt vai bļāviens mājsaimnieces dzīvi rādīt. Ko man vispār rādīt? Kas vispār tagad ir modē? Ko vispār cilvēki tagad skatās? Kā man parādīt sevi sociālajos tīklos, kur mūsdienās jau tāda pārpilnība, viss jau ir aizņemts. Tagad jau čista jau ir pa vēlu. Ja pirms gada jau teica, ka ir pa vēlu, pirms 5 gadiem teica, ka ir pa vēlu, tad tagad tev liekas, ka točna ir jau pa vēlu uzsākt savu darbošanos sociālajos tīklos, vai arī ir tāds, varbūt es varētu pamēģināt, bet nav kur ņemt idejas. Vai arī tu pamēģināji jau piedāvāt savu produktu un neaizgāja. Neskatās neviens, nav interesanti nevienam. Ja kādreiz kāds video tur aiziet rekomendācijās, tad tas ir tāda vienkārši nejaušība, un tu pat īsti nesaproti, kā tas notika, un tu pat īsti nesaproti, kā nākamo video arī dabūt rekomendācijās. Tad šajā video mēs parunāsim par 2025. gada trendiem, kas vispār tagad būs aktuāli. Šajā mākslīgā intelekta pasaulē, kur vienkārši ChatGPT jau tev uzrakstīs jebkādu scenāriju, jebkuram video, jebkurai reklāmai, un vienkārši kā tu ar savu personību vari šeit vispār konkurēt. Neiespējami liekas, ja? Bet patiesībā tieši 2025. gads arī būs tas gads, kur pierādīsies tas, cik svarīgi ir tas nevis autentiskums, ja? Ko es tagad šorīt vienkārši izdomāju jaunu terminu autentiskums, kur tu reāli, kad kā aita, vienkārši jau kā aitiņa tāda, visi dara tā un es arī darīšu tā, jo tas bija redzis stilīgi, kādam aizgāja, man neaizgāja, bāc. Bet autentiskums, kur tagad tas stilīgais vārds autentiskums, kur tu esi savas dzīves autors, sava bloga autors, tu esi sava biznesa autors un tu vispār esi katru dienu savas dienas autors. Vienkārši, kur tu esi reāls autors, lai vai ko tu darītu, bet tu esi autentisks. Mani sauc Juta. Es esmu sociālo tīklu mentors. Es palīdzu meitenēm realizēties ar sociālo tīklu palīdzību, meklēt tieši savu to odziņu, palīdzu būvēt brendu. Ja tu nezini, kā uzbūvēt no sava vārda brendu, tad pilnīgi noteikti tev pie manis, jo es šajā esmu profesionāls, esmu palīdzējusi jau vairākiem 10 meiteņu tieši un vairākiem 1000 meiteņu vienkārši jau ar savu saturu iedvesmojot. Arī tu vari reklamēties, arī tu vari iedvesmot citas meitenes. Tev vienkārši jāuzzina kā. Un tad es savos video, visos savos sociālajos tīklos stāstu par to, kā tad to darīt, tā, lai tu nekļūtu par klaunu, tā, lai tu nekļūtu par apsmieklu, tā, lai tev pēc tam nebūtu jādomā bāc. Mani mazbērni pēc tam šo skatīsies. Aizdomājamies arī par to, ja? Un tad, kad tu domā tikai par to, kā būt stilīgai, kā būt trendā, kā dabūt pēc iespējas vairāk skatījumus, tad citreiz tu aizmirsti par to, ka tavi mazbērni pēc tam skatīsies, un viņiem iespējams būs jāsargst par to, ko tu esi sadarījusi. Tāpēc daram lēnītēm, daram prātīgi un, protams, izmantot citu cilvēku zināšanas, lai pēc tam no šīm te liekajām kustībām, par ko es runāju iepriekšējā video, nebūtu jācieš ne tikai tev, ne tikai tavam biznesam, bet vēl arī pēc tam visai tavai ģimenei. Jo būt sociālajos tīklos tev jau vienkārši kā fakts kā tāds citreiz liekas biedējoši, ko par mani teiks ģimene. Bet tad, kad tu vienkārši nospļaujies uz visiem un uz visu jūtām un uz to reāli, nav svarīgi, ko par tevi padomās, bet tajā pašā laikā tev pašai, ko gribas par sevi domāt, kā tev gribas sevi pozicionēt. Arī par to aizdomājies, ja? Tā, es esmu pierakstījusi, piefiksējusi pāris tēzes, tāpēc es ik pa laikam ieskatīšos, lai es turos pie plāna.
Tātad, jā, un mūsdienās arī ļoti daudz piedāvā visādas apmācības, visādas konferences, kur tu vari atnāksi uz šo konferenci un tu čista zināsi. Ja? Tu čista zināsi, kā izcelties šajā mākslīgā intelekta ērā, un tev točna viss aizies, tikai atnāc uz mūsu konferenci, samaksā 500 eiro, noklausies visus lektorus, ko viņi tur runā un stāsta un kā viņi sevi reklamē. Ja? Kur reāli tu aizej, tu samaksā naudu par to, ka tev vienkārši pārdod. Tās konferences viss ir par pārdošanu. Es kā permanentā make-upa meistars, es pastāstīšu, kā notiek permanentā make-upa meistaru konferences. Tātad, tu samaksā lielu naudu. Kā priekš mums tā nav liela nauda, bet priekš, vispār, tas ir ieguldījums, ja? Tu ieguldies nevis ar 50 eiro, nevis ar 100 eiro, bet tu kapitāli ieguldies ar domu, ka tu aiziesi uz konferenci, tev būs ko parādīt saviem sekotājiem, saviem klientiem, ka tu redzi apmācies, ja? Un tu liec tā kā cerības uz to, ka pēc šīs konferences tu būsi iedvesmojusies, tu būsi uzzinājis daudz ko jaunu, bet pa lielam visas tās konferences ir vienkārši pārējie dalībnieki, kas stāv uz skatuves un ir spīkeri. Viņi vienkārši reklamē to, ko pie viņiem var iemācīties. Viņi tev nestāsta nekādas tādas lietas, kuras tu jau nezināji. Varbūt kaut kādu lietu viņi tev pamet kaut kādu āķīti, ja, kuru tu reāli praksē, tu ar to nevarēsi reāli pelnīt. Ja. Tā man kaut ko kamera rāda. Kaut kas tur bija. Labi. Tātad, tu ar tām zināšanām reāli pelnīt nevarēsi. Ja tu aizej, tu iedvesmojies, tas ir tāda iziešana cilvēkos pakomunicēt, bet vienmēr zini to, kad ja tevi aicina uz konferenci, tad tev mēģinās kaut ko pārdot. Vienkārši tu aizej kā maksāt spējīga auditorija un klausies reklāmu. Ja YouTube, tad, kad tu skaties kādu video, tajā brīdī, kad tu vari noskipot reklāmu, tu ļoti nopriecājies un tu gribi atkal skatīties to liederīgo saturu, tad tur visur ir vienīga nepārtraukta reklāma. Tas ir tā kā vienkārši tu atver YouTube, lai paskatītos, kas šodien mums ir reklāmās. Un ļoti daudzi tā uzvedās sociālajos tīklos. Vienkārši reklāma. 2025. gads būs par autentiskumu. Par to, kur cilvēks nevis reklamē, bet kur cilvēks tiešām ar savas dzīves piemēru parāda, ko foršu viņš var otram iemācīt, ko foršu viņš var otram dzīvē tā kā pievienot, ja? Kādu izeju palīdzēt atrast no kaut kādas situācijas. Tas reāli būs trendā 2025. gadā, kur nevis tu visu laiku tik un tik maksā tāds un tāds risinājums, ja? Bet kur tu māki paspīdināt uz šo te problēmu, kur cilvēks atpazīst sevi šajā te tavā saturā. Viņš saprot, ka jā, šis te cilvēks ir kādreiz gājis arī tam cauri, kam es šobrīd eju cauri. Man ar to ir grūtības, bet šis cilvēks ar savu piemēru man parāda, ka visu ir iespējams atrisināt. Un šim cilvēkam es uzticos, tāpēc, ka viņš man īstenībā ir pieejams pilnīgi visu laiku. Kā es ienāku šeit sociālajos tīklos, šis cilvēks vienmēr man ir priekšā. Es vienmēr zinu, vienmēr, kad es atvēršu sociālos tīklus, vienmēr šis cilvēks man ir ziņas attālumā. Šāds efekts ir trendā 2025. gadā. Tāpēc, ja tu vēlies uzrunāt tieši savus klientus, tieši savus īstos cilvēkus, kuri tiešām prasīs novērtēt to, ko piedāvā tieši tu, nevis piedāvā vienkārši, lai tikai piķi nogrābtu no cilvēka, bet piedāvā tāpēc, ka tu gribi reāli cilvēkam no sirds gribi palīdzēt, nākamais gads būs par šo. Nākamais gads būs par cilvēkiem, īstajiem cilvēkiem, īstajā savā vietā. Un pārējiem visiem ies ļoti grūti. Nākamais gads būs tāds izšķirošais. Lūk, un tātad, ja tu jau esi mēģinājusi caur personību iepazīstināt ar sevi, un tev liekas, ka, kur tas interesē, nevienu tas neinteresē, un, ielikšu labāk atkal pirms un pēc.
pirms un pēc ielikšu un atkal nav skatījuma. Nu, es jau zināju, ka sociālajie tīkli nestrādā. Nu, manā gadījumā točna nestrādā. Vienkārši tur YouTube var stāstīt, ko viņi grib, bet manā gadījumā točna nestrādā. Tad vienkārši aizdomājies, ka ar katru dienu laiks iet, dzīve iet, un tikmēr, kamēr tu mēģini nostāties uz savām kājām, tu mēģini nopelnīt vēl papildus kaut kam, lai tev tur paliek vēl kaut kāds rezerves drošības spilvens, ja, finansiālais. Tu pelni tam, pēc tam tu pelni jaunām skropstām, pēc tam tu pelni jaunai somiņai. Un reāli tu atjēdzies, ka tev ir 45 gadi, un tu sāc domāt, bļāviens, es jau esmu pārāk veca sociālajiem tīkliem. Vai 45 gadi, gan jau, viss jau, esmu pārāk veca. Bļāviens, un vispār, kur ir mans vīrietis? Tā, kas man tagad ir svarīgāk? Pārdot un nenomirt badā, vai tomēr atrast to savu īsto? Moš Tinders jānokačā. Un reāli bardaks kaut kāds iesākās. Tu jau reāli pati vairs nesaproti, pie kā ķerties, jo tev reāli liekas, viss jau ir pa vēlu. Ot reāli viss, nu jau tagad jau gan. Man neviens vairs nevarēs palīdzēt, tāpēc, ka viss dzīve ir izslīdējusi vienkārši no rokām. Un lai tā nebūtu, vienkārši katru dienu atgādini. Man ir par veselu vienu dienu mazāk. Atgādini sev. Un ko tu nodosi tālāk saviem bērniem? Ko tu nodosi tālāk saviem mazbērniem? Ko tu atstāsi pēc sevis? Man pilnīgi šarmuļi skrien pār kauliem. Labā nozīmē, kad es iedomājos, ka šos te manus video, viņi nekad nekur nepazudīs. Viņus varēs skatīties mūžīgi, mani bērni, mani mazbērni, mani mazmazbērni. Un tas ir tiešām kaut kas tāds vērtīgs, ko es esmu atstājusi pēc sevis. Jā, es esmu katrā viņu šūniņā ielikusi, ja, bet es būšu mūžīgi dzīva šeit. Tad, kad man būs 80, 90 gadi, tad, kad man būs 150 gadi, un es skatīšos no mākoņa maliņas, un reāli es būšu šeit, es vienmēr būšu šeit klātesoša. Tā kā lūdzu izmanto savu šo iespēju. Tu vari runāt pilnīgi par jebko. Tev ir ko stāstīt, tev ir ar ko dalīties. Tu arī vari iedvesmot cilvēkus. Tikai vienkārši tev ir jāsaprot prioritātes. Tev ir jāsakārto nedaudz prātā, ko tu gribi. Vienkārši sev jāuzjautā tāds tieši jautājums, ko tu vispār pa dzīvi gribi? Ko tu gribi atstāt pēc sevis? Ko tu gribi atstāt pēc sevis saviem klientiem? Ko tu gribi atstāt pēc sevis saviem draugiem, saviem tuviniekiem, savai vienkārši videi, kurā tu esi? Un ko tu gribi atstāt pēc sevis pēc tam? Tālu pēc tam. Vienkārši padomā. Vienkārši padomā par to un saņemies. Vienkārši saņemies, jo dzīve paskrien nenormāli ātri. Nenormāli ātri. Man mazajam tagad jau tūlīt būs 2,5 gadi. Viņš tikko piedzima. Tikko. Un viņam jau būs tūlīt 2,5 gadi. Un ja es visu laiku būtu gaidījusi un domājusi, tad, kad viņš paaugsies, tad visu laiku es būtu tā kā, es būtu vienkārši mamma, kura visu savu dzīvi upurē bērniņam, bet nevis ar pluszīmi, bet reāli ar mīnuszīmi, jo es jau viņam neparādītu uz savu piemēru, kā tas ir būt laimīgam, kā tas ir būt savā vietā, kā tas ir darīt kaut ko tādu no sirds, ka tu dedz vienkārši, kas reāli otram arī palīdz dalīties ar savu pieredzi, vienkārši palīdzēt pašai sev būt laimīgai. Un līdz ar to visi neizbēgami ir laimīgi, tāpēc, ka mamma ir laimīga, tāpēc, ka sieva ir laimīga, tāpēc, ka mazmeita ir laimīga. Visi cilvēki, kas mani mīl, viņi ir laimīgi un iedvesmojās no manis, jo redz mani laimīgu. Un mans bērns ir pats galvenais, mans motivators, kāpēc es cīnos par savu laimi. Nevis ar zobeniem, bet ar burvju zizlīšiem. Un aizbiedēju visus kompleksus un visas sliktās domas. Un man sanāk, un es riktīgi priecājos, ka man sanāk, jo
ne tikai es esmu laimīga, bet arī visi, kuri man vēla laimi, arī ir laimīgi. Nu, vopšam, es jau te sāku pa garu vilkt garumā. Tu saprati manu domu. Tu esi pelnījis būt laimīga ne tikai priekš sevis. Tu esi pelnījis būt laimīga, lai būtu piemērs visiem tiem, kuriem tu esi svarīga. Tā, šodienai viss. Bučas. Esi laimīga.